365 dienas, drosmīgas idejas, pārliecinoši komandas sasniegumi. Obligāciju darījumu skaits sasniedza vēsturiski augstākos apjomus. Priecājamies, ka tirgu ienāca arī jauni uzņēmumi. Tostarp pirmais pašvaldības uzņēmums Rīgas ūdens. Par vairāk nekā 60% palielinājām kredītu portfeli, kopējam apjomam pārsniedzot 300 miljonu eiro atzīmi. Radījām pirmo Latvijas kapitāla tirgus aktivitātes barometru un dibinājām pirmo Baltijas uzņēmumu obligāciju fondu Signet Baltic Bond Fund. Atbalstījām vietējos uzņēmumus, finansējot projektus, kas stiprina Latvijas uzņēmējdarbību. Pieaugošais kreditēšanas apjoms apliecina uzņēmēju ambīcijas. Kopš 2021. gada esam nodrošinājuši klientiem finansējumu 500 miljonu eiro apmērā. Dziedot līdzi grupas Prāta vētras dziesmām, atkal atgādinājām, cik daudz mums latviešiem nozīmē viņu mūzika. Mūsu stāsti to spilgti apliecina. Vienmēr esam ticējuši pludmales volejbolistu Tīnas Graudiņas un Anastasijas Samoilovas jaudai. Un tagad to zina visi, jo viņas kļuvušas par pasaules čempionēm. Ir aizsāktas jaunas tradīcijas kopā ar Latvijas Nacionālo operu un Rīga kļuvusi par vēl vienu Ziemassvētku egli krāšņāka. Un sirsnīgas draudzības ar mūsu partneriem, kuri šo gadu padarīja krāšņu un aizraujošu, atgādinot, cik bagāta ir Latvijas kultūra. Īpaši to iezīmēja iniciatīva Cēsis Latvijas kultūras galvaspilsēta. Kopā ar draugiem aicinājām apstāties, lai sniegtu roku līdzcilvēkiem. Daloties zināšanās un pieredzē, mēs iesaistījāmies izglītības un finanšu pratības iniciatīvās, jo zinām, ka izcilības rodas kopā. Bijām daļa no sarunu festivāla Lampa kopienas, lai diskutētu par sabiedrībai būtiskām tēmām, tajā skaitā finanšu pratību. Īstenojām jau 11. kapitāla tirgus akadēmiju, kur vietējie uzņēmēji bez maksas var uzzināt par kapitāla tirgus sniegtajām iespējām. Tā pulcējusi jau vairāk nekā 400 uzņēmēju un uzņēmumu vadītāju. Gada izskaņā kopā ar partneriem rīkojām Baltic Capital Markets Conference, Baltijā lielāko kapitāla tirgus notikumu. Kā mēs šo paveicām? Visi kopā! Signet bankas panākumu atslēga ir komanda.